Jurij, kā jūs parasti sagaidat un svinat Lieldienas, un kāds ir šī gada plāns? Vienmēr ir ļoti līdzīgs. Man bērni atbrauc uz dievkalpojumu. Viņiem ir no rīta jau bijuši olu meklēšana pa visas teritoriju. Jūs arī viņus slēpjat tajā iepriekšējā vakarā? Vai to sieva dara? No rīta. Sandra to izdara. Un man vienmēr paliek prātā, ka viena meitene, tie bērni jau zina, ka tas tā būs, un tad viņi jau ir augšā 5:00 un meklē. Un pirms tagad jau 4-5 gadiem bija viena no mūsu audzeknēm, arī bija, viņi būs cēlušies un puikas, un tur skraidīja un meklēja. Un viņi toreiz bija 7 gadniec. Viņi teica, pat nezinot, ko viņi saka. Viņi saka, bez Sandras šeit nekas nenotiek. 7 gados viņa tāpat. 7 gados viņa bija konstatējusi. Viņi nesaprot, kāpēc, ko tas zaķis ir darījis, bet kāpēc viņš nenāk. Bet bez Sandras šeit nekas nenotiek. Tas zaķis vienkārši nepilda pienākumus. Nenāk pienākumus. Viņi tiešām pat nesaprot, ko viņi saka. Viņi saprot, jā, te kaut kas tā. Nav ko meklēt. Tad šogad noteikti olu meklēšana bērnu pulkā. Arī olu gatavošana. Olu gatavošana, krāsošana. Un tad dievkalpojums. Man lielā piekdienā, es esmu pēdējos gadus, un es domāju, es šogad arī tāpat darīšu. Lielās piekdienas dievkalpojums ir tāds ļoti neparasts. Es lasu no vienas vietas visu Marka evaņģēliju. Un tas ir gandrīz 2 stundas. Un tas brīnums ir, ka ne tikai pieaugušie, bet bērni arī var nosēdēt to. Uzrunājoši. Tas stāsts jau ir tāds, ka tu tā no viena gala līdz otru, tad uzreiz viņš ir tāds nopaļots. Tad varēsim atnākt jūs? Katrā laikā, jā. Protams. Jā, un nobeigumā gribu pajautāt tā, ja jūs rakstītu grāmatu par sevi, tad par sevi, par savu dzīvi, tad kāds būtu tās grāmatas nosaukums un kas tad būtu tās galvenās apakšnodaļas? Par sevi? Jā, par Juri Cālīšu, gan to mazo puiku. Nē, gan to lielo, kas ir aizkļuvis prom no šīs nedrošības. Es tiešām nerakstītu par sevi. Nē? Nē, nekādā gadā. Bet jūs tik interesanti. Tas ir skaisti, ka jūs tā sakat, bet šie jautājumi ir daudz grūti priekš manis. Viena grāmata, filma varbūt. Bet nē, es jau rakstu un ceru uzrakstīt par manu teoloģisko redzējumu. Un es esmu teicis, es nezinu par virsrakstu, bet pirmais teikums, es esmu teicis saviem studentiem, būs nāves nav. Un tad vispārējais no tā iet. Jūs man tikko iepriecinājāt. Es visu laiku no nāves baidos. Nē, to vismazāk no tā jābaidās.